Mēs atkal esam studijā un šovakar runāsim par Bībeli. Kopā ar mani studijā ir Vadims. Atbrauc man līdz no Jelgavas sasveicinies ar cilvēkiem, lai viņi... Labvakar jums visiem. Un šovakar mēs runājam par Bībeli. Bībeli ir Dieva vārds un man uz galda arī stāv Bībeli. Es viņu ne tikai turu uz galda, es viņu arī lasu. Un šovakar mēs runāsim par to, cik svarīgs ir Dieva vārds, ko tas nozīmē mūsu dzīvē. Un Vadims palīdzēs man saprast, varbūt es kaut ko palīdzēšu Vadimam saprast, un mēs kopā ar jums mēģināsim saprast, kāpēc Bībele un kas tur tik svarīgs Bībelē, jo nav noslēpums, ka visu laiku cilvēces vēsturē, kamēr vien Dieva vārds ir apkopots, ir centušies Bībeli iznīcināt un tikt no viņas vaļā. Mums Bībele ir Dieva vārds, iedvesmots Dieva vārds, un mēs šokar par to runāsim. Un iesākumā mēs pielūdzam Dievu. Debes Tēvs, tev pateicos par šo iespēju, un es tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Runā ar savu svēto garu ikvienā sirdī un pārliecina par savu vārdu patiesību. Tēvs, mēs tev to lūdzam Jēzus vārdā. Āmen. Vadim, es tev izlasīšu pirmo raksturvietu, par ko mums jārunā. Jā. Tā kā mēs izmantojam mācību materiālu vektors, kas ir no Baltijas jauniešu festivāla materiāliem, ko deva cilvēkiem, kas atdeva savu dzīvi Jēzum Kristum. Jā. Lielisks materiāls, mums ir 4. nodarbība jau. Tie, kas neesat redzējuši, varat apskatīties šīs nodarbības vēlāk arī arhīva materiālos. Es vienu skatījos ilgi, cits esmu skatījies mazāk, tā kā es pats šeit sēžu, un man jāatzīstās, man patika. Varbūt tas nav pareizi atzīties, bet bija interesanti klausīties. Tie bija labi. Tev arī patīk? Man patīk. Tev var patīk. Bet vairāk par visu man patīk tas, ka ir iespēja jums izstāstīt par Dievu vārdu, izstāstīt par Bībeles patiesībām, un man pašam ir iespēja to vēlreiz atgādināt sev, kad es to runāju, jo es to iegaumēju, tas man palīdz. Vadim, es lasu raksturvietu, un tad mēs parunāsim par to, kas šeit rakstīts, un tā mēs iziesim cauri vairākām raksturvietām, un tad mēs beigās vēl vienu raksturvietu apskatīsim īpaši, kāda viņi tur ir. Un, kad tu no mazām dienām zini svētos rakstus, kas spēj padarīt tevi gudru pestīšanai caur ticību Kristu Jēzu. Visi šie raksti ir Dieva iedvesti, jeb teiksim iedvesmoti, un noderīgi mācībai, vainas pierādīšanai, labošanai, audzināšanai taisnībā. Tas bija 2. Timotejam, 3. nodaļa, no 15. līdz 16. pantam. Es iesākšu ar mazām dienām. Man liekas, tu ar no mazām dienām zini. Jā, tā var teikt, jā. Cik mazs tu biji, kad tu uzzināji? Cik es sevi atceros, es biju jau draudzē, jau dzirdēju, teiksim, Bībeles pantus, šo to es atceros, jā, no mazām dienām. No mazām dienām. Bet tu vēl vispār esi ļoti jauns, man tāds pavisam jauns, un tu jau tici Bībelē, būdams jauns. Jā. Sen jau tici, es zinu arī, ka tu esi Bībeles skolu beidzis pavisam nesen, jā? Cik no nesen, bet laikam jau kaut kādi 4-5 gadi ir. 5 gadi, jā. Es neticu, es patiešām, man liekas, ka tas ir laiks ļoti ātri paiet. Klausies, runāsim tālāk. Šeit rakstīts svētos rakstus, nevis kaut ko zini, vienkārši zini. Cilvēki daudz ko zina, cilvēki daudz grāmatas ir lasījuši, jā. Es bērnībā lasīju tur Nezinīts uz mēnesi, man patika, ja, un arī cits Nezinīts Saules pilsētā. Esmu bērnībā pavisam maz bijis, tur lasīju Jātnieks bez galvas, ja. Visāds. Viena no manām mīļākām grāmatām bija Pītera Blada Odiseja, ja, tur es vēl tagad atceros frāzes, tur kā viņš tur kā pirāts ar zobenu cīnījās, bet šeit ir rakstīts, ka tu zini nevis kaut ko, bet svētos rakstus. Pastāstīja mums, kas tas ir, ko tu ar to saproti svētie raksti. Te gan šis pants nav rakstīts tieši par mani, ja, ka es zinu no jaunības, bet par Timoteju, bet es domāju, daudz var pievienoties tam. Bet te iet runa, ja konkrēti par svētiem rakstiem, ar to mēs saprotam, ka kristieši, lai tā vienkāršāk izskaidrot vienu konkrētu grāmatu, ja, Bībeli, kas te mums vairāk uz galdiem, bet neiet runa arī par grāmatu, ja, nevis par drukas
rezultāti, bet par to vēsti, kas ir dažādu grāmatu apkopojums, ka mēs ticam, tas ir dots no Dieva iedvesmots, Dieva atklāsme, Dieva norādījumi Dieva cilvēkiem, kristiešiem, viņa apsolījumi, un to mēs saucam par svētiem rakstiem. Dažreiz mēs to saucam par Bībeli. Ja? Kā mēs to vēl saucam? Nu, viņi svēti ir tāpēc, ka viņi ir Dieva iedvesmoti, jā? Jā, kā tad savādāk? Viņi nāk šodien. Es kaut kur pavisam necik sen lasīju, man tagad, lai nesajauktu vai Matejā vai Marka evaņģēlijā, nu, viņi ir sinoptiskie, kā mēs sakam, līdzīgie, ja? Bet Jēzus runājas ar farizējiem, un tad, kad viņš runā par veco darību, to, ko mēs saucam, ja? Jo tad, kad Jēzus staigā pa zemes virsmu, jaunā darība vēl nav sarakstīta, un kad viņš atsaucās runā par rakstiem, viņš runā par veco darību. Un viņš saka, jūs sagrozāt Dieva likumu. Jā. Viņš nesaka, jūs sagrozāt Mūzes likumu vai tur sagrozāt vecās darības baušus. Viņš saka, jūs sagrozāt Dieva likumu. Jēzus Kristus, par ko mēs jau esam runājuši, attiecās pret veco darību, to, ko mēs saucam par veco darību, ja Mūzes bauslības grāmatām un praviešu grāmatām, kā pret Dievu vārdu. Jā. Un tu kā pret to attiecies? Arī, jo mēs varētu skatīties uz to, kā uz kāda cita cilvēka sarakstītu darbu, teiksim, jā, jo Bībeli fiziski un faktiski ir sarakstījuši cilvēki ar savām rokām, ja, un vairāk cilvēki jau pārrakstījuši. Bet mēs ticam tam, ka tā vēsts nāk no Dieva. Ja, un tieši tāpēc mēs to saucam par svētiem rakstiem, par Bībeli, nevis kādu cilvēku komentārus par viņu attiecībām ar Dievu, ja, vai viņu domām vai kaut kādu. Mēs tieši viņus pieņem par svētiem, tāpēc, ka tas nāk no Dieva. Un mēs arī nevis vienkārši tā stulbi un akli pieņemam, ka viņi vienkārši ir svēti. Mēs redzam arī apstiprinājumu, ja mēs viņus patiešām tā arī redzam, ka svētos rakstus, mēs viņus tā arī lietojam, mēs redzam arī vairākas apstiprinājumus savā dzīvē. Jā, patiešām tas ir vārds no Dieva. Vienkārši cilvēks neko tādu nevar sarakstīt. Vienkārši cilvēks nevar visu to salikt kopā, kā šis jaukais piemērs, ja? Ka tā nav vienkārši vairākas grāmatas, dažādas, ja? Bet tas ir vienots stāsts. Tas ir tas, ko es atceros. Man Agrisola mācīja Bībeles skolā, ka tu esi tik jauns, ka es pat tev mācīju vēl Bībeles skolā. Tu mācīju man, jā. Es pat atceros, kas tur. Un tu atceri, nu es jūtos labi, viņš vienkārši pastāsti, ko tev Agris mācīja Bībeles skolā. Viņš izteica vienu ļoti labu domu, ka Bībele ir sarakstīts, cik autori viņi sarakstīja? Man liekas, kaut kāds 66, es tagad senēs skatījies. Ap to skaitu cilvēku, viņi dzīvojuši milzīgā tā laika posmā un miruši viens pēc otru, un viņi rakstījuši tālāk un tālāk. Un, kad mēs iztēlojamies, kā tas bija iespējams, ka tas ir vienots stāsts, bet tā patiesībā ir. Viss ir sācies ar radīšanu, un viss beigsies ar to tiesu vai teiksim tā, to, ko Dievs ir nolēmis šai pasaulē, bet pa vidam ir vienots stāsts. Viņam ir dažādas nodaļas, dažādi pavērsieni, bet mēs redzam tā saucamo red line, jā, to sarkano līniju, ko cilvēki nevarēja viens otram tik efektīvi padot stafeti un nepazaudēt galveno domu. Jau tur runā svešvalodās, red line kaut kāds te jau tāds mežonīgi runā. Klausies, vecā darībā tas, par ko mēs runājam Bībelē, mēs runājam, tas, ko es lasīju Timotejam rakstīts, noderīgs mācībai. Jā. Vecā darībā lielākā daļa vispār materiāla, kas tur sarakstīta, ir stāstījuma materiāls, notikumi no cilvēku dzīves. Tur lasam, jau svētdienas skolā zina par Dāvidu, Goliātu, tur par Abrahāmu un par Noā un par visām citām lietām. Un, kad es lasu, tas ir vienkārši stāsts. Bet tad, kad mēs skatāmies, un tas, ko te arī Pāvils saka Timotejam, viņš saka, noderīgs mācībai. Tas nozīmē, ka no tiem stāstiem es varu mācīties, kā cilvēku veido attiecības ar Dievu un kā Dievs veido attiecības ar cilvēkiem. Viennozīmīgi. Tev dzīvē personīgi, tev dzīvē personīgi, nestāst obligāti precīzi, jā, jo, lai varbūt personīgas lietas, bet ir kaut kādi dzīvē stāsti, notikumi, vai tu vienkārši pateikt, man dzīvē ir notikumi, caur kuriem Dievs man ir mācījis? Protams, jā, viennozīmīgi. Tas nozīmē, princips darbojas arī vēl šodien. Jā. Ok, redzat, Bībele svētie raksti ir Dieva iedvesmota grāmata. Dievs uzrunāja cilvēkus laika posmā, tur Bībeles kopējas rakstīšanas laiks, tur bez maz vai 1000 gadi, jā, aptuveni, un ir daudz autoru, dažāda kultūra, viņiem dažāda izglītība, un tad, kad viņi raksta, Bībele joprojām ir vienota grāmata, te sastāv no daudzām un dažādām grāmatām, bet viņi ir vienota vesela grāmata, kurā ir viens stāsts, kā jau Vadims teica par kungu Jēzu Kristu, un kad mēs ņemam šo grāmatu, viņa mūs māca, un tad nākamais vārds, ko mēs šeit skatījāmies, skaties, vainas pierādīšanai. Lasot Bībeli, tu kādreiz esi žēlojis grēks. Tu lasi nodaļu,
un tur Dievs kaut ko saka caur apostuli vai caur kādu pravieti, vai Jēzus runā evaņģēlijos, ir gadījies? Jo Bībele ir tāda laba lieta, gandrīz vai ka standarts, ar ko salīdzināt, ja, sevi, teiksim, ja, vai uz ko iet, uz ko tiekties, un tad tu, tas ir, caur gadsimtiem šim standarts nav mainījies, viņš joprojām ir mums saistoši, ja, vai relevants, un tad es lasot, es varu praktiski arī redzēt, vai šie principi, kurus es esmu, teiksim, izvēlējies pildīt savā dzīvē kaut kad, ja, kad esmu atgriezies pie Dieva, vai es tos joprojām pildu, vai arī es eju prom no tā, vai es improvizēju savādāk. Un jā, patiešām, vainas pierādīšana, jā, nevis lai man nosodītu, lai es justos slikti, ja, nevis lai sabojātu manu garstāvokli tajā dienā, ja, lai man iestādos depresija, nevis tāpēc, bet tāpēc, lai man būtu iespēja kaut ko labot dzīvē. Ja, lai es pamanītu, kur ir starpības starp standartu, to labo, ko Dievs ir paredzējis priekš manas dzīves, un to, ko es pats esmu ievisis savā dzīvē. Tu jau drusiņa pagājis priekš nākošais vārds, kas ir labošanai. Daudziem cilvēkiem vienkārši nepatīk, ka viņam liek justies slikti un pasaka, tas ir slikti, ja? Bet jebkurām izmaiņām, kā es to saprotu, lai viņas varētu sākties, tev vispirms jāzina, kas ir jālabo. Jā. Jo ja tev neviens nepasaka, kas ir jālabo, tu vari labot vienalga ko, un izrādās, ka tu esi mūžu izšķiedis par velti. Es varbūt kļūdīšos, bet Amerikā ir tas šovs, tur, kur tauta dzied un mēģina tur sasniegt daudz, un tad tur sēž tāds raupjais anglis viens, nesauksim viņu vārdā, ja, tādā saņurcītā tēka reklāma baltā parasti. Un viņiem pat ir teiciens radies tāds, tā kā viņi saka, mirklis patiesības ir vairāk vērts nekā mūža ilgi maldi. Jā. Jo viņi atnāk, viņš tur dzied kaut ko, tur dzied šķības ķērsām, un viņš kā es esmu baigais solists, paps un mamma ir laimīga, ģimene ir laimīga, un Saimons saka, vecīt garām, ērots kartupeļus, jā, nekas nav. Un cilvēks reizēm, viņam nepatīk tas, bet ja viņš klausītu tam, viņš neizšķieš savu dzīvi lietās, kur viņam, vispār nav nekāda panākuma, un nebūs panākuma. Un tad, kad mēs lasām Bībeli, cilvēkiem nepatīk, ka Bībele viņu labo, piemēram, kad Bībele norāda uz to, kur viņš ir vainīgs, bet ir tālāk rakstīs labošanai, un vēl tālāk nākamais vārds audzināšanai taisnībā. Jā. Tas nozīmē, ka tu vari paņemt Dievu vārdu, izlasi Bībeli, un viņi ietekmē tavu dzīvi, ka tu nevis vienkārši zini, kas ir slikti, bet viņi arī ir kā zāles, pareizi. Kaut kā maina tevi. Tu droši vien esi mainījies, ja? Jā. Vajadzētu mammai tavai pazvanīt, kur man telefons jāpiezvana, vai mammai jāprasa, un vēl sievai tavai jāpaprasa, vai tu esi mainījies vai nē? Tā. Es teiktu vairāk, ja viss notiek pareizi, kā es sevi vērtēju, tad es joprojām mainos. Jā, man prieks, ka tu joprojām mainies. Es redzu to, ka tādam vajadzētu notikt, ka ja tu pavadi laiku ar Bībeli, ja tu ļauj viņai sevi, teiksim, ietekmēt, tad tam vajadzētu notikt arī tālāk un tālāk, ka tu nevis esi mainījies kaut kādā, esi kļuvis nedaudz labāks, bet tu visu laiku mainies, visu laiku tu tiec audzināts, ja, kas tu tiek beigās arī minēts. Jā. Skaties tā, kā es lasīju, apkoposim kopā. Bībeli, jeb svētie raksti, patiešām tev palīdz, viņi dara tevi gudru, tā kā šeit rakstīts pestīšanai, glābšanai. Jā. Tu ieraugi un saproti, kur ir tavas vainas, tu saproti, kas tev var palīdzēt šīs vainas atrisināt, un tu burtiski iegūsi ticību uz Jēzu Kristu. Jā. Nav brīnums, ka cilvēki cenšies no Bībeles tikt vaļā, visādi gudrīši stāsta, ka Bībelē ir nepatiesība, maldi, meli un vēl kaut kas. Un es interesanti lasīju vēsturiskas grāmatas, kur saka, ka vecos laikos teica tā, Bībelē ir maldi, jo tur ir pieminētas tautas, kuras nekad nav bijušas, jo redz arheologi viņas nezina. Un tad paiet laiks, viņi roku atrok kaut kādu kurgānu, saka, vai patiešām ir bijusi tāda tauta. Jā. Līdz šim arheoloģiski un visādos citos veidos, kā ir centušies pierādīt un apstiprināt, tā ir patiesība, tie ir fakti, kuriem mēs varam uzticēties. Un tad, protams, ir Dievs. Es skatījos vienu raidījumu, kur arī runāja par Bībeli, un viņi pētīja jaunās darības tekstus, kā viņi saskana ar to, kas patiesībā tajā laikā bija. Un tad šī raidījuma vadītājs un tās televīzijas kanāls ir tāds ļoti uz evolūcijas teoriju tendēts, par spīti zinātniskiem pierādījumiem, protams. Un viņš saka, kad jūs lasat evaņģēlijas, jums rodās sajūta, ka tie cilvēki, kas rakstīja, zina ne tikai kādā krāsā bija puķis pļavā, bet pat kā viņas smaržoja. Jā. Un tad viņš šajā perfektajā bildē ieliek šo mistisko Jēzu.
nu, ar to jūs dariet, ko gribat. Ja, apmēram tā, nu, sabojāja vēsturisku dokumentu, ja? Bet kāpēc tu nevari ticēt, ja vispārējais ir vēsturisks? Un ja tā grāmata ir sarakstīta, viņa nebija noslēpta. Iedomājies, jauno derību sarakstīja, un neviens viņu nepaslēpa. Es uzrakstīju un devu lasīt saviem laika biedriem. Jā. Laika biedri varēja man skaidri pateikt, tā kā apstults Pāvils korintiešiem saka, 500 brāļiem vienā reizē, no kuriem ir vēl kādi dzīvi. Visu, ko viņš raksta, bija acu liecinieki, kurēja pateikt, viņš melo? Vai varēja apstiprināt, tā ir patiesība? Un tas ir vēsturisks dokuments, un viņš ir ne tikai vēsturisks dokuments, tā ir Dieva patiesība, kur Dievs mūs uzrunā, viņš pierāda mums mūsu vainas, viņš mūs labo, un mēs varam iegūt pestīšanu ticībā uz Jēzu Kristu. Fenomenāla, lieliska grāmata, ja tev nav, dabūni, nopērc, sāc lasīt. Un citi saka, ka nevar saprast, vajag sākt lasīt, iedziļināties Dieva vārdā, un Dieva vārds atklās un sapratīs. Man patīk šī rakstvieta, lieliska rakstvieta. Ejot tālāk, nākošā rakstvieta ir psalmos, 119. psalms un 105. pāns. Tavs vārds ir manu kāju spīdeklis un gaišums uz maniem ceļiem. Es, kad lasu, izklausās tā apmēram, ka tu lasot Bībeli, kājas paliek gaišas, ja, vai paskaidro mums. Es ceru, ka cilvēks ilsiņš teiks, izlasīju Bībeli, man skatos, tagad čībām jāsāk spīdēt, ne? Vai, nu... Tas, man šķiet, ar gaismu un ar lampu, tas ir ļoti tāds labs salīdzinājums. To varbūt vislabāk spēj saprast cilvēki, kuri ir braukuši un brauc ar mašīnu tumsā kaut kādā. Ja? Bez gaismām. Nu, bez gaismām ir grūti. Bet to nedrīkst darīt, vai ne? Tā ir sots, milzīgs sots. Bez gaismām ir grūti, bet kad ir tumsa un tu esi ieslēdz savas mašīnas gaismas, tā ir vienīgā lieta, uz ko tu balsties. Ja? Un tu iebrauc jebkurā pagriezienā, varbūt pat nezinājā ceļā. Vienalga, cik as šis pagrieziens ir, varbūt kalns lejā, varbūt augšā, tu to nezini, bet tu paļaujies uz tiem, cik tur metriem, cik tu redzi savas mašīnas priekšā, un to var salīdzināt arī ar Bībeli. Viņa perfekti izgaismo mūsu dzīvi, ja? Mūsu pašus, mūsu raksturu, mūsu vainas, mūsu plānus, teiksim, mūsu nozīmi dzīvē, kaut kādas vainas grēku, nākotne, visas lietas, kas ir mūsu dzīves ceļā, mūsu paši viņi izgaismo, kamēr mēs ejam. Tas viss notiek procesā. Un tad ja mēs paļaujamies uz šo gaismu, tāpat kā braucot mašīnā, mēs ticam, ka mēs varam skatīties, un tā ir taisnība mūsu priekšā, šeit viss ir labi izgaismots, mēs arī braucam uz priekšu. Ja mēs izvēlamies izslēgt šo gaismu, teiks, ne, mana nakts redzes ir vislabāka. Ja, mana superredzes ieslēdzas paļaujas uz to, uz savu gudrību. Nu, tad var gadīties, ka tu tiksi līdz savam mērķim. Varbūt savu nakts redzi var izmantot sev mājās, pa virtuvi staigājot, ja? Bet pa ceļu lūdzu nebrauc, īpaši, ja es esmu arī citi cilvēki, jā. Tas pats ir arī dzīvē, starp citu, es teiktu, tas attiecās arī uz to, ka, jo mēs dzīvojam viens ar otru kopā, dažādās attiecībās, darba attiecībās, ģimenes attiecībās. Mēs mēģinām dzīvot šo dzīvi un braukt uz kaut kādu mērķi, un tad mēs sakam, ja mēs sakam, nē, mēs negribam, lai kaut kas izgaismo mums šo ceļu un padara skaidru, tad mēs riskējam nevis tikai ar savu labklājību, bet arī ar citu cilvēku. Braukt bez Bībeles gudrības ir braukt uz aklo patiesībā dzīvē, ja? Un tāpēc tik daudzi viens otru apdauz, jo viņi vienkārši nesaprot, kā pareizi jādzīvo. Es sev skatījos, kad es lasīju šo raksturvietu, es rakstīju, Dieva vārds vada pa dzīvi. Un tad pasties, pirmā raksturvieta, ko mēs lasījām, Dievs runā par to, ka viņš caur savu vārdu, caur Bībeli, caur svētiem rakstiem man atklāja patiesību un es saprotu glābšanu. Yeah. Kā es nonāku pie glābšanas, kas man ir vajadzīgs. Un nākošā raksturvieta, viņš nevis tikai tevi izlabo un padara tur tādu, tagad derīgu debesīm, bet viņš tev vada pa dzīvi. Tas, ko arī burtiski nozīmē, spīdeklis manām kājām, tas es redzu, kur man ir jāiet. Es saprotu, kā es to varu vadīt. Un jo vairāk tādu cilvēku būtu, jo labāk. Un īpaši, man liekas, problēma ir tā, ka ne visi mīl Dievu vārdu, ne visiem patīk lasīt Bībeli, un tad viņi kristīgo dzīvi vada pēc intuīcijas. Kā tur bija? Ņuks, čujs un poņa, kas esot vajadzīgi. Viņš dzīvo pēc sajūtām, un tad viņš beigās, viņš traumē citus, un viņam pašam viņš ir vīlies, un tad beigās viņš saka, Dievs tā nedara, kā viņš ir teicis, bet tu jau nemaz nezini, ko viņš teicis. Kad tu pēdējo reizi lasīji Bībeli, kad tu pēdējo reizi saprati, kas tur rakstīts, un kā tā var teikt. Un par to, lai varētu saprast par dzīvi, man patīk nākamais psalms, izlasīšu tālāk, pat ne nākamais pāns tajā pašā psalmā 119. Garais psalms, 119. 330. Kad kļūst izprotami tavi vārdi, tad, kad es sāku saprast to, ko Dievs runā,
tie apgaismo un dara vientiesīgos gudrus. Jā. Tas nozīmē, ja es kaut ko nesaprotu, mācoties, studējot Dievu vārdu, es sāku saprast. Jā. Man atverās saprašana arī uz lietām dzīvē. Pareizi? Tas ir tieši tas, ko es gribēju tikko piebilst, ka mēs varam ierobežot Bībeli savā izpratnē. Tur iet runa tikai par garīgām lietām, jā, tikai par pestīšanu un viss. Bet īstenībā Dievs ir tik labs, ka viņš šo Bībeli sarakstīs tā, ka mēs varam pielietot to jebkurā dzīves sfērā. Ja? Mēs varam atrast patiešām labus, ļoti derīgus padomus, kuri 100% nesies rezultātus dažādās sfērās. Piemēram, mēs varam ņemt padomus no Bībeles un pielietot to darba dzīvē, darba ētika. Ja? Kā strādāt, kā attiekties pret savu priekšnieku, kā attiekties pret saviem padotiem, kā veidot attiecības dzīvē, kā izturēties ar savām finansēm. Ja? Un tā tālāk, visas lietas, kuras mūsu dzīvē, mēs varam ņemt no Bībeles šo gudrību un pielietot. Un līdz ar to mēs arī redzam rezultātus pēc tam uzreiz. Nevis vienkārši mēs domājam, jā, no Bībeles mēs saņemsim tikai pestīšanu, visu pārējo es atradīšu kaut kur. Ja? Pēc savām izjūtām, ja? Vai arī pēc savas pieredzes, kādu citu cilvēku pieredzes. Bībele ir daudz plašāka. Mēs varam ņemt patiešām priekš jebkuras no savas dzīves, no dzīves sfēras. Piemēram, esmu precējies, man ir 2 bērni, kur lai es ņemu gudrību, kā es audzināšu bērnus, ja? Vai arī kā veidot attiecības ar sievu. Ja? Es varu prasīt kādiem cilvēkiem. Bet kuram cilvēkiem ir ideāla, teiksim, laulība vai ideāla, perfekta ģimene, 100%. Mēs varam dažas padomas no dažiem cilvēkiem ņemt, bet standarts ir Dievs, un viņš labprāt dalās ar to gudrību. Un tu pieminēji šo gudrību, un tajā pantā, ka viņš padara vientiesīgos gudrus. Un Dievam ir tāda interesanta attieksme pret cilvēkiem. Ir vēl viena rakstu vieta, kas saka, tas, kuram pietrūks gudrības, viņš var drīkst, un viņš ir aicināts nākt pie Dieva. Dievs dos gudrību. Tu vari paprasīt, un Dievs tev iedos, jā. Un vēl vairāk, nevis viņš vienkārši iedos gudrību, nevis vienkārši iedos atbildi, bet viņš pat nepārmetīs. Jo dažreiz mēs kā cilvēki, mēs pasakam, kā ir, un tad mēs pasmējamies pat cilvēki. Ja? Nu, ko tu pats nezināji? Ja? Nē, es nekad nesmējos. Nu kā, piemēram, ja? Bet tā ir, protams, mēs izmantojam iespēju pajogot, mēs izmantojam... Lai paceltu sevi. Reizēm varbūt arī, jā. Lai izceltu sevi uz citu cilvēku kļūdām, nezināšanām, mēs palīdzam viņam, jā, bet mēs jūtamies labāk līdz ar to. Jā. Dievam tas nav, viņam nav jāizceļās uz mūsu fonu. Tas nozīmē, ka Dievs dod gudrību. Es klausoties tevi atcerējos, es biju vienreiz vienā tādā tā kā atpūtas vietā, un tur kristīga tāda organizācija, un viņi saka interesanti, viņi domā, viņam vajadzēja uzcelt tā kā nelielu zāli, sapodžu zāli, un tāda slīpa kalna nogāza, viņi domā, nu, ko darīt, kā pareizi uzbūvēt. Un tad viņi negaidot atcerējās raksturvietu, ka nams jāceļ ir uz klints, ja, kas ir Bībelē rakstīts. Tas ir patiesībā raksturvieta, runājot par Bībeli, kas man vārdu dzird un dara to, es līdzināšu vīram, kas savu namu ceļ uz klintu, kas dzird roku. Un viņi domā, jārauk tā zeme nost, un labi, ka viņi norak, viņiem izrādās apakšā ir tāds slīpa klints nogāzi, un ja viņi būtu vienkārši ielikuši puspamatu uz akmens, un otra puse būtu vienkārši ieraktai zemē, tad viņš varētu noslīdēt lejā pa to, bet tā kā viņi noraka to zemi nost, viņi ieraudzīja apakšā klinti, viņi varēja ielikt likīgu sēnkurus, nostiprināt uz stabiem, uzlikt un nolikt tā kā vajag. Tā kā pat tā raksturvieta, kura tieši nav domāta varbūt specifiski par māju būvniecību, kaut gan piemērs ir no māju celtniecības, ka pamatam ir jābūt stabilam ar garīgu pielietojumu. Viņi burtiski paņēma Bībeli, izmantoja un viņiem tas deva rezultāts. Lūk, nākošā raksturvieta, ko es gribētu ar tevi apspriest un parunāt. Kas tavu bauslību mīl, tas ir svētie raksti Bībeli, par ko mēs runājām. Tiem ir liels miers un tie nekur neklūp. Kad man bērni nokrīt vai sadauzās, tad vienmēr to pavada skaņu signāls. Jā, viņš nāk un raud, papu, es sasitu. Un man arī te necik sen mazais apdauzīja, tur kaut kur celi vai ko tur atnāk, es viņu paņem opā, viņš uzreiz nomierinās un brālim stāsta, ka, cik labi bija, ka papus paņēma opā. Jā. Es zinu, ka Dievs arī, ja es sasitos, viņš man paņem uz rokām. Dievs ir labāks tēvs mums visiem nekā es jebkad varētu būt saviem bērniem, ja? Jo Dievs ir labs tēvs. Bet te ir vairāk rakstīts. Te ir rakstīts tā, ka ne tikai viņš tevi nomierina vai viņš tev dziedē tavus brūces, kas arī Bībelē rakstīts. Ja? Ka viņa asins mūs šķīst no visiem grēkiem, viņa brūcēs mēs esam dziedināti. Bet te viņš saka, ka tev ir miers un tu neklūpi. Tu stabili patiesībā ej pa savu dzīvi. Tu esi kādreiz pārliecināts, tu esi kristietis, ja? Tu jau no bērnības diezgan agri esi sācis.
tas dod tev kaut kādu stabilitāti, nedod. Nu, ja es lasu Bībeli, vienkārši lasu Bībeli, mācoties. Viennozīmīgi, jo te ļoti jauki pateikt šajā pantā par mieru, un jo tad tu patiešām tu lasi Bībeli un tu uzņem to savā dzīvē, tu pielieto to, tad dabiski, ja tavā dzīvē ir rezultāti, ka tev nav jāuztraucās par ļoti, ļoti daudz lietām, tu vienkārši viņam ej garām, viņas tevi neaiztiek. Ja, tev nav jāuztraucās. Vai man roka noslīdēs tur un tur, vai es nozagšu šeit vai nē, vai man jāsavalda sevi vai nē. Tādas dažādas lietas, kuras, ja mēs neievērojam Dieva principus, tad mums, ja mēs gribam uzvesties labi, tad mums sevi jāierobežo diezgan strikti. Bet ja es patiešām uzņemu Bībeli savā dzīvē un ļauju viņai sevi mainīt, ja, kad mēs sākumā runājam, tad es kļūstu gandrīz vai imūns pret ļoti daudzām lietām. Tu teici, ielaižu savā dzīvē. Tas nozīmē, ka lasot Bībeli, es nevis vienkārši, nu, tā kā es teicu, tur lasīju, piemēram, Pītera Blada Odiseju, vai tur, ko es vēl atceros, Montesumas meita, tur visās tādas piedzīvojuma grāmatas. Ja. Es viņas lasu, es viņas atceros, bet viņas jau reāli mani nemaina. Bet tas, ko mēs te lasījām ar tevi, ja, ka Bībele vainas pierādīšanai, ja, labošanai, man viņi ir jāielaiž burtiski savā dzīvē, tam vārdam ir jāsāk mani mainīt. Tā kā Bībelē rakstīts, ja, ka Dieva vārds ir asāks par abās pusēs griezīgu dobeni, viņš spiež dziļi iekšā līdz ir doma un sirdsprāta tiesnesis. Tā apmēram, ja? Jā, un nevis tikai informatīvi izlasīt, ja, ka kādu romānu vai citu biezu grāmatu, kuru jāizlasa dzīvē, lai būtu, teiksim, labi izglītots cilvēks. Te neiet runa vienkārši par informatīvi lasīt, bet par to, ka uzņem patiešām un kā no Dieva priekš tevis rakstītu vēstuli kaut ko personisku, un tad tu ņem un pielieto to savā dzīvē. Klausies, Vadim, mums ir atskrējis jautājums tāds pavisam vienkārši. Klausies, lasu, kā ir. Es vēlējos uzzināt, kas šos cilvēkus, tas laikam mūs, pievērsa ticībai. Tā var tā, nu, ne stundas garā referātā, bet tā pateikt, kas tevi pievērsa. Pārfrāzēšu, kāpēc tu sāki ticēt, kas notika? Kāpēc? Un teiksim, tāds dabiskais veids, es piedzimu kristīgai ģimenē uzreiz, jā. Bet es teiktu, ka tas neizskaidro, kāpēc es joprojām esmu kristietis. Tas varbūt... Nu jā, tagad tu esi pieaudzis un tu varēji mierīgi pateikt, protams, mammu, čau, tavu ticību man 100 gadu nav vajadzīgi. Pareiz. Es jau gribēju kaut ko tādu pateikt, kad man bija 14, 15 gadi. Jā, vai būt, tu izties tik svēts. Es pat neticu klausies. Nu stāsti, kā bija periods manā dzīvē, kad es dzīvoju tādā pelēkajā zonā, teiksim, uz baznīcu gāja plus mīnus, bet tas nebija mans, ja tā nebija mana dzīve, tā bija mana vecvecāku ticība. Tā bija forma, kuru es pildīju. Bet tad es, pateicoties tam, ka es jau no bērnības dienām redzēju patiešām, ka tas ir kaut kas īsts, un visi tie piedzīvojumi ikdienā ar Dievu, viņi patiešām ir īsti, un man ir daudz radinieku, un man ir daudz situāciju, par kurām es varu pateikt, manā ģimenē Dievs ir darījis to un 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 to, un es to vairs nevaru noliegt. Un tad es domāju, ja es patiešām gribu dzīvot labu dzīvi, ja es gribu kaut ko piepildīt šajā dzīvē, nevis vienkārši tā nodzīvot ne par ko, tad varbūt tas arī man ir vajadzīgs. Un tad es pieņemu lēmumu, jā, es arī gribu sekot Jēzum. Un tad es apzināti sāku iet uz draudzi, es apzināti nevis tāpēc, ka vajag, es apzināti sāku lasīt Bībeli, atdevu savu dzīvi Jēzum, kā arī daudz no jums to darīja, un es apzināti arī turpinu to darīt. Nevis tikai tāpēc, ka es kaut kādā piedzimu kristīgajā ģimenē, ja? Bet es teiktu, tā ir svētība, ka es piedzimu kristīgajā ģimenē. Tas nozīmē, ka tev dzīvē bija brīdis, ja, kur tu patiešām atdevi savu dzīvi Jēzum Kristum, jā. Un tad, kad tu skatījies uz saviem radiem, uz tuviniekiem, vēroji, kā viņi tur dzīvo, kas viņiem ir, tev ir radās pārliecība, ka tas ir kaut kas vairāk, nevis vienkārši rituāls staigāšanas baznīcu, turp, šurp, atpakaļ, grāmatiņu, palasīja Bībeli. Acīm redzot, nu, tu redzēji viņu dzīvēs, ka tas ir kaut kas vairāk. Un tāpēc tas tev spieda domāt. Nu, man iznāca pretēji gandrīz, vai es gan arī esmu dzimis ģimenē, kur vecāki bija ticīgi, jau kad es piedzimu, kaut gan arī mans tēvs nav visu mūžu bijis ticīgs, mans vecais tēvs nav visu mūžu bijis ticīgs, viņi kaut kad palika ticīgi. Un tad, kad es jau biju pieaudzis, man bija 11 gadi, kad es nožēloju grēkus, es sapratu, ka es grēsnieks lūdzu Dievam piedošanu, 14 gadu vecumā nokustījos ūdenī, un tad pakāpeniski ar vien vairāk un vairāk es izdomāju, ka man Dievu nevajag, tas viss priekš kam, un es centos burtiski no tā visa atkratīties un dzīvoju, nu totāli grēcīgi. Patiesībā man pat ir kauns atcerēties, ir lietas, kuras es esmu darījis, kuras man neprasiet, es vispār nestāstīšu, ja, jo viņas ir, man kauns no tā visu, ko es esmu darījis.
Un es muku no tā visu, es reāli muku no tā visu, un man nevajadzēja Dievu un visu, bet bija kaut kāda iekšēja cīņa visu laiku, saproti, un tu zini, ka tu esi grēcinieks, jā. Tu jūties slikti, tu tur nodzeries 2-3 dienas no vietas, un tad, kad tev viss iziet ārā, tu vienalga jūties slikti, jā. Tu nekas nav piepildīts, viss ir veltīgi, jā. Un tad vienā brīdī tas bija tik jau spēcīgi, ka man vajadzēja izlemt beidzot. Vai nu es pilnībā visam atmetu ar roku, vai nu es palieku pie Dieva, un es gribēju visam atmest ar roku, bet tajā laikā es jau biju Maskavā patiesībā uz Bībeles skolu, kaut kā dīvaini, kā es vispār tur aizkūlos un sāku mācīties, būdams patiesībā pagāns. Ja? Un tā vietā, lai pamestu Bībeles skolas, jau aizgāju uz kopmītnēm, gribēju savākt savus mantiņus un laisties prom no Bībeles skolas. Es vēl šodien nezinu, kā tas notika, un es tā vietā, lai savāku čemodānus, es apmēram stundiņu paraudāju. Bija tik smagi vienkārši, neviens man neko nespieda, bet iekšēji es saprotu, ka Dievs vienkārši ķēra mani. Un man negribējās arī Dievam kalpot, tāpēc, ka es zināju, ka ja es kalpošu Dievam, tas viss beigsies ar to, ka es būšu mācītājs, un par mācītājs taču negribēju būt tur. Daudz stresa, maza alga un visas pārējās lietas, kas 200 gadu nav vajadzīgs, ja nevienam. Nevarēju savādāk. Un pēc tās stundas es piecēlos kājās un pametu visas pārējās lietas dzīvē, paliku Bībeles skolā un te nu es tagad sēžu. Ja man jāprast, kas man pārliecināja, es teikšu, Dievs izdarīja nepārprotamu, ļoti spēcīgu, bet vienlaicīgi arī pietiekoši maigu spiedienu, no kuras nevarēju tikt vienkārši vaļā. Un es pat īsti nevēroju apkārtējās dzīves, man tas tajā brīdī nebija tik svarīgi, es atkal tieši bija tā nocentrējies uz sevi, ja, un man vajag mērķi, man sasniegumu, ka es pat vienā reizē Dievam teicu, ka es jūtu, ka Dievs uz mani izdara spiedienu tādu, es teicu, Dievs, tev tie nabadzīgie misionāri ir šitā, es vispirms būšu bagāts, man būs māja, mašīna, un tad es pats sponsorēšu kalpošanu, ja, pilnīgi duls, vispār prāta nebija nekāda, ja, bet Dievs ir šausmīgs, žēlsirdīgs, un varbūt labi šausmīgs lieks vārds. Dievs ir fenomenāli žēlsirdīgs. Dievs ir vienkārši lielisks un labs Dievs. Un no Dieva nevar aizmukt. Tas tā kā Pāvils teica, kad Dievs viņu apturēs Damas ceļu, viņš saka, tev grūti nākās pret dzenulas pārdīt. Dievs viņu visu laiku bikstīja, visu laiku teica, Pāvel. Un viņš beigās atgriežās, un viņš kļūst par fenomenālu kalpotāju. Un ja kāds no mūsu skatītājiem nav devis savu dzīvi Jēzum Kristum, labākais, ko es dzīvē esmu izdarījis. Es daudz muļķības esmu sastrādājis, es šo to esmu labu darījis, bet no visa, ko es esmu izdarījis, labākais, ko es esmu izdarījis savā dzīvē, ja patiesībā Dievs ar mani izdarīja, burtiski piespieda un ielika mani ticībā iekšā, un es vienkārši viņam padevos, ja tā godīgi var pateikt. Es neesmu nožēlojis nevienu dienu, nevienu mirkli, un ja man kaut kas ir žēl, tad man ir žēl, ka es nepienācīgi daudz izdaru priekš Dieva vienkārši. Tā kā es nezinu, vai mēs atbildējām uz jautājumu, bet vismaz mēs centāmies godīgi pastāstīt, kas bija, neizdomājot kaut kādus nepareizus tekstus. Mēs iesim tālāk, ja? Ja vēl kādam ir jautājumi, jūs varat prasīt. Un nākamā rakstvieta, kas man ir jāizlasa, ir Psalms. Jau 1., 2. un 3. pāns. Bet kam prāts saistās pie tā kunga baušļiem un kas dienām un naktīm domā par viņu bauslību. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā, kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Uzreiz piebildīšu, ka Bībelē rakstīts, pasaulē jums būs bēdas. Tas nenozīmē, ka kristīgam cilvēkam tur viss ir, kāda saka, opā lilā un nekādas problēmas nav. Bet tas, ko mēs jau runājām, Dievvvārds man labo, Dievvvārds man maina, Dievvvārds man rāda, kā man pareizi dzīvot. Ja man dzīvē ir grūtības, viņš man tomēr dod mieru. Ja? Un šeit viņš saka, ka manai dzīvē ir panākumi. Ja. Ka zaļojuši koks nozīmē, es esmu, manai dzīvē ir panākumi. Pastāst no kā tu to redzi, to izdošanos, ko Dievs dod, ko tu saproti no Bībeles, lasot rakstus, kā Dievs ietekmē tavu dzīvi. Es domāju, šajā raksturvietā ir iekļauts vienkārši ļoti labs apsolījums, ka teiksim tā, ja tu darīsi to un to, būs tā un tā, ja? Teiksim, pamudinājums. Ja tu patiešām uzņemsi Dievvvārdu savā dzīvē un ļausi viņam darboties tavā dzīvē, viņš būs regulāri tur iekšā tavā dzīvē. Nevis, ik pa laikam tu satiksies ar Bībeli, intereses pēc, ja? Bet ja viņš būs tavā dzīvē, tad tu būsi, ka šeit salīdzinājums, ka šis zaļojošs koks, kurš nes augļus, nevis vienkārši augs, ja? Kurš
ir daudz dažādu koku, ja, bet ne visi ir tādi, par kuriem saka, wow! Visi braucieni skatīties uz šo koku, ja viņa nevis tāpēc, lai mēs sevi izceltu kaut kā, ja, ka mēs esam kristieši tagad un Bībeles dēļ mēs esam labāki cilvēki nekā visi citi. Nē, ne par to iet runa, bet vienkārši par to, ka Dievs dod savu gudrību, Dievs dod savus dievišķus principus. Viņš saka, ja tu tos pielietosi, tad tev labi ies dzīvē. Tu patiešām redzēsi rezultātus šajā dzīvē. Jūs skaties, jo galu galā Dievs ir debes un zemes radītājs. Jā. Viņš ir ielicis principus, pēc kā tas viss darbojās, kur mēs šeit esam, pareizi. Jā. Un šie Dieva principi, viņi strādā, un Dievs zina. Tas ir burtiski tā, kā, piemēram, tu paņem instrukciju, tu izlasi, un tur inženieris viņš ir rakstījis, lai tas, kas tev ir iedots, instruments vai ierīce, viņi funkcionētu normālā veidā. Un tas arī šeit ir dzīvē. Klausies, mums vajadzētu uztaisīt nelielu pārtraukumu, pēc pārtraukuma mēs pieķersimies vienai raksturvietai. Es šo raksturvietu izlasīšu. Un tad, kad es būšu izlasījis šo raksturvietu, mēs aiziesim nelielā pārtraukumā, apmēram uz kaut kādu minūtīti, ne vairāk, lai jūs varat atpūsties. Mums ir vēl viens jautājums, mēs pēc pārtraukuma uz viņu atbildēsim, bet tagad es izlasu raksturvietu, un tad mēs dodamies nelielā pārtraukumā. Jēkabs, 1. nodaļa, 22. pāns, ļoti zinām raksturvieta, bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji paši sevi maldinādami. Tā ir raksturvieta, par ko mēs runāsim pēc pārtraukuma. Un tagad īsa pauzīte. Sveicināti, mēs esam atpakaļ, un, kā jau es teicu, mums ir jautājums, uz kuru mēs mēģināsim atbildēt, bet vispirms atgādināšu raksturvietu, ko es jau lasīju, bet esiet vārda darītāji un ne tikai klausītāji paši sevi maldinādam. Un patiesībā arī jautājums ir par to, šeit ir jautājums vairāk par personīgām attiecībām, cilvēks saka, cik tu man ilgi gaidīt, man tur jau būs 50 gadi, bez mazāk 100 jau, jau tā tālāk. Tie gadi, ko mēs dzīvojam uz zemes, kā es to saprotu, ir īsi, ja vispār nekas salīdzinot ar mūžību. Tāpēc vissvarīgākais, kas cilvēkam dzīvē ir jāizdara, ir burtiski jāuztur, jāsaglabā attiecības ar Dievu, kas ir svarīgāk par visu. Un nekādu zemes attiecību dēļ nevajadzētu upurēt savas attiecības ar Dievu. Nepareizais cilvēks viennozīmīgi ir nejaunpiedzimis cilvēks. Ja? Apostuls Pāvils vēstulē korintiešiem saka, ka tad, kad dodās laulībā, ir jādodās, kur turoties iekšā kunga, paliekot ticības robežās, izvēloties ticīgu cilvēku. Un arī šī raksturvieta, par ko mēs runājam, es nevaru atbildēt uz jautājumu, cik ilgi ir jāgaida. Jāgaida ir tik ilgi, kamēr patiešām ir īstais cilvēks, ar kuru var veidot kopā attiecības. Un man patīk vārds īstais, jo perfektā cilvēka nav. Tu piekrīti, ja? Absolūti. Perfektā nav, jā. Es līdz kāzām domāju, ka es esmu perfekts, apprecējos ar sievu, izrādās, ka es neesmu perfekts, man jāmainās, jā? Man jālabojās un jāmainās. Un ja mēs gaidām ar vārdiem īstais, domājam perfektais, tā ir absurda laika šķērdēšana, perfektā nav. Jā. Ir cilvēks, kurš ir jaunpiedzimis ticīgs cilvēks, viņa rakstura īpašība kopums rāda, ka viņš ir nobriedis kristietis, viņš aug, mainās, lasa vārdu, jā? Viņam Dievs ir svarīgs. Tas ir cilvēks, kuru varētu uzskatīt par potenciālo kandidātu savstarpējām nopietnām attiecībām un, protams, laulībai nevis kaut kādai vieglprātīgām izklaidēm. Tas tāds mans viedoklis. Bet ejam pie raksturvietas, kā arī redzēt, kurš ir īsts kristietis, kurš nav īsts kristietis. Runājot par Bībeli, skaties, esiet vārda darītāji, ne tikai klausītāji. Tas pats Jēkabs saka, viņš saka, velns arī tic un dreb. Jā. Es Jēzu neesmu ar acīm redzējis. Velns viņu ir redzējis. Es neesmu Jēzus nomest no debesīm zemēs. Jā. Jēzus vēlnu ir tik tuvu.
tuvu redzējis, ja? Un Velns, ja es tik to redzējis, ka Velns ir burtiski gāsts, ja? Jo viņš ir gāsts, ir brāļa apsūdzētais. Jēzus viņu ir uzvarējis un sakāvis. Tā kā Velns ļoti labi pazīst Jēzu, ar ko viņam ir darīšana, tikai viņš neklausa. Viņš nedzīvo paklausības dzīvi, ja? Protams, viņa atļautās robežas ir noteiktas, Dieva noteiktas, ja? Bet tajās viņa robežās viņš tur ir pietiekami brīvs. Kristietis turpretī, tā kā es šeit saprotu, ja viņš ir tikai tāds, ka viņš dzird, ko Dievs saka, un neņem vērā, jeb lasa Bībeli un meklē attaisnojums, klausies, zini, jā, bet tas bija pirms tās kultūras un šitās, zin, kā mūsdienās saka, 1. gadsimta kultūra un vēl kaut kas, tas man nav jāņem vērā. Tad te ir rakstīts, kā es to saprotu. Tāds cilvēks sevi māna. Pastāsti, kāds par mānīšanu, tas nozīmē, kur, kādā veidā? Zini, pēc kā tas izklausās, tāpēc, ka es jau pieminēju, ja, ka man ir bērni, tas izklausās pēc, ko tu tikko pieminēji, pēc tāda bērna, kuram tu saki, nedari tā, ja? Vai arī kāpēc tu darīji to un to, un viņš sāk izdomāt visādas bildinājumus vai iemeslus, kāpēc viņam vajadzētu to mantu, vai viņam vajadzētu tur iet, vai arī viņam drīkst tā uzvesties, un viņš meklē visādas iemeslus, un te arī mēs savu šo bībeli, teiksim tā, nevis vienkārši informatīvi lasīšanu, bet uzņemšanu, un mēs mēģinām pildīt savā dzīvē, mēs parādām mūsu debesu tēvam, ka šīs attiecības mums kaut ko ir vērtas. Ja, ka mēs patiešām mīlam šo tēvu. Mēs esam vienkārši bērni, kuri ir, mēs esam ģimenē, bet mēs dzīvojam savu dzīvi. Ja, tēva autoritāte nav autoritāte, es viņam izskaidrošu, kāpēc es drīkstu to un to darīt. Es tev šeit pastāstīju. Man šodien bērni griež salātus mājās uz pusdienām, un viens no maniem dēliem ar nazi strādā ar gurķi griež. Salātiem griež gurķi, un es apsēžos galā, un acis tāds es skatos, jo pirms tam viņš grieza, un tad, kad viņš ieraukies, viņš jau sāk, jau aiziet kapāšana. Un tas nācis ar vien tuvāk un tuvāk tiem pirkstiem, bet viņš uz mani vispār neskatās, viņš iegrims tajā griešanā. Es domāju, es teikšu kaut ko, gaidu. Gurķis sagriezt. Viņš saka, domāju, ka es iegriezīšu. Viņš ir pamanījis. Es vienkārši sēžu, un viņš ir pamanījis. Bet viņš nepārtrauc, viņš nepalika lēnāks un viss, viņam vajadzēja izturēt stilu, ja, no tēva priekšā ar nācīgi klok, gurķi. Es domāju, labi, ka viņš neieciet pa pirkstiem. Un, tas tāds, man liekas, ka tu, baigi pareizi pateici par to, ka tur nav nekāda baigā gudrība. Ja tu zini vēl, un ja tu vēl saproti, ko Dievs no tevis grib, tad nemelo sev, nemāni sevi. Tu neesi īsti ieķēries burtiski Dievā, iemīlējies Dievā, ja tu nedari to, ko viņš prasa. Jā. Ja es teicu, ja jūs mīliet mani, turiet manas pavēles. Amen? Tas ir, kā vēl var pierādīt mīlestību Jēzum Kristum katru svētdienu stāvēt un teikt, Halleluja, halleluja. Pēc tam izēj ārā pa baznīcas durvīm un neklausa Dievam. Tā nav kristietība. Tā toši nav kristietība. Normāli Dieva bērni lasa Dievu vārdu, zina Dievu vārdu, pārdomā Dievu vārdu, un normāli ir arī tie, kuri vēl nezina visu, bet viņš vienalga lasa, viņš uzzina, un to, ko viņš uzzina, viņš mēģina darīt. Un ja viņš nevar darīt, tad viņš saka, Dievs, palīdzi man. Un tur, ka mēs arī pirmajā pantā jau lasījām, ka Dievs mums palīdz. Mēs lasījām, ka Dievs dod gaismu mūsu ceļiem, pareizi, un Dievs māca. Dieva vārds ir super. Vienkārši viņš izmaina, ietekmē tavu dzīvi un palīdz kalpot Dievam. Lieliski. Šajā pantā, par ko mēs lasījām Jākaba vēstulē, es sev izrakstīju 2 atslēgas vārdus, jeb tos būtiskākos vārdus. Un pēc tam mēs varam parunāt par to, es uzrakstīju darīt un vārds. Nevis kaut ko mistisku darīt. Ja? Es esmu kristietis tāpēc, ka es daru to un to. Bet ja tas un tas, ko tu dari, nav tas, ko Dievs prasa, tad tu vari būt jebkas patiesībā. Jēzus teica, ka manas avis dzird manu balsi. Un viņas seko man, viņas klausa man. Kristieša viena no pazīmēm ir tā, ka viņš lasa Bībeli un viņš seko Dievam tā, ko es šeit skatos. Tāpēc tie ir mani vārdi. Darīt. Pastāsti kaut ko par darīt. Kaut kā saviem vārdiem paskaidro vārdu darīt attiecībā uz Bībeli. Darīt, es teiktu, tas nozīmē praktiski to arī pielietot, parādīt, nevis apzināt varbūt, bet pat neapzināti citiem cilvēkiem. Netēlot, bet godīgi darīt. Dabiski, ka tas patiešām parādās tavā dzīvē. Šie Dieva dotie principi, mīlestība, piemēram, piedošana, atbildība.
un tā tālāk. Un tā Piedošana tas ir smagi patiesībā. Piedošana Nezinu, kā tev, man ir smagi. Jā, man tā sasāpina, man grūti iet. Es neatsakos. Bībele ir rakstīts, ja jūs viens otram no sirds nepiedosiet, jūs debes Tēvs jums nepiedos. Piedošana ir absolūti svarīga. Es vienkārši saku, ka man personīgi tā nav vieglākā lieta izdarīt. Neviens nav teicis, ka pildīt Dieva, teiksim, dotos šos principus un idejas un domas ir viegli. Bet mēs jau minējām, ka Bībele viņa tā kā instrukcija dzīvei. Jā. Un nevienmēr instrukcija ir viegli pildīt, bet vienmēr labi. Nevienmēr... Jau, kad tu lieto vārdu instrukcija, man jau zini, man tāds ļoti mīļš vārds. Es mīlu instrukcijas. Es varu dienā un naktī viņas tu esi lasīt. Nenormāls cilvēks. Ja es mīlu viņas. Pagaid. Es, kad kaut ko dabūnu, es sāku ar to krāmēties. Un tad, kad tas salūz, tad es meklēju instrukciju, kāpēc viņš salūza. Absolūti es domāju, pretēji pieeja. Ja mēs ņemtu balsošanu, lielākā daļa cilvēku, es domāju, es vinnētu. Lielākā daļa cilvēku vienkārši darīt tā, kā es daru. Viņi vienkārši vispirms izpēta un tad meklē instrukciju. Bet tu esi fenomens. Es vispār tādu cilvēku kā tu nav daudz, kas vispirms izlasa instrukciju. Tu viņi iemācies arī no galvas? Es pārzinu daudzas no viņām. Malacis. Klausies. Varbūt arī vairāk cilvēki dara tā kā es. Viņi vispirms kaut ko mēģina darīt un pēc tam lasa instrukciju. Ticības dzīvē tā nevajag riskēt, jo runājot par ticību, tā ir mūsu mūžīgā dzīvība burtiski. Ja es teicu, es esmu ceļš, patiesība un dzīvība, neviens nenāk pie Tēva kā viens caur mani. Tas, ko es citēju par avīm, kad mani savis manu balsi dzird. Viņi seko man, tas nozīmē, viņi dara to, ko vārds māceklis, ko nozīmē, ka es sekoju Jēzum Kristum un burtiski dara to, ko viņš dara. Kad Jēzus mācekļiem teica, viņš teica, ejiet un sludiniet evaņģēliju, tās kristītam Tēva, Dēla un Svētā gara vārdā, tās mācīdami turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Kā es varu turēt to, ko Jēzus ir pavēlējis, es nezinu, ko viņš ir pavēlējis. Tāpēc tas, ko mēs šokar ar Vadimu runājām, Bībele ir ļoti svarīgs. Te mēs materiāli skatāmies, kur mana Bībele, mana grāmata, citiem viņa biezāka, citiem viņa plānāka, viņu vajag lasīt. Te ir instrukcijas visai tavai dzīvē. Kā mēs ar tevi lasījām, viņa burtiski gaisma manos dzīves ceļos. Ja? Ir jādara tas, ko Bībele saka. Ir jādara tas, ko... un, piemēram, par to pašu mīlestību, ko pieminēja atklāsmes grāmatā, kad Jānis saņem atklāsmu, tur rakstīts, ka tas man ir pret tevi, ka tu esi atstājis pirmo mīlestību. Iedomājies, Dievs precīzi zina, ko es agris daru no Bībeles un ko es nedaru. Yeah. Un Dievam ir atbildes, lai to salabotu un mainītu un veidot. Un mēs tuvojamies jau raidījumu noslēgumu, mums ir palikuši burtiski dažas minūtes, bet ja tu gribi nopietni sekot Kristum, ja tu vēl neseko Kristum, tu vari atdot savu dzīvi Jēzum Kristum, mēs tev pat ieteiktu apstīties arhīvā pirmo raidījumu, kad mēs runājam par pestīšanu, otrajā mēs runājam par pārliecību, bet es tev pateikšu šīsos vārdos, Dievs tev mīl, bet tas nenozīmē, ka tu neesi grēkojis. Bībele saka, ka visi ir grēkojuši, visiem trūks dievišķās godības. Punkts. Bet tu vari tikt apakaļ pie Dieva, un tu vari tikt apakaļ pie Dieva caur Jēzu Kristu. Zini, kā es to zinu? Dievs to ir pateicis Bībelē, savā grāmatā. Te tas ir rakstīts, un tu vari to dabūt šokar. Noliec savu lepno galvu, saka, Tēvs, piedod, es esmu grēkojis, viņš tev momentā piedod. Zini, kā es to zinu? Tas ir rakstīts Bībelē, un Bībelē vēl kaut kas ir rakstīts, ka viņš visus mūsu grēkus ir uznesis savā miesā pie krusta. Samaksājis par mums, viņa asins mūs šķīsta no visiem grēkiem. Viņa brūcēs, mēs esam dziedināti. Un tad, kad tu lūgsi viņam piedošanu, viņš tev piedos, visu piedos. Un tad, kad viņš tev būs piedevis, tu sāc lēnām lasīt šo grāmatu. Ja tev ir grūti ar veco darību, kaut ko nesaprot, paņem jauno darību. Sāc lasīt jauno darību. Evaņģēlijas, ko Jēzus darīja, kā Jēzus staigāja pa šo zemes virs, kā viņš palīdzēja cilvēkiem. Jēzus Kristus vakar un šodien mūžam tas pats. Kā es to zinu? Bībele to saka, tas nav mainījies. Es varu viņam uzticēties. Bībele saka, pie Dieva nav pārmaiņu ēnas. Bībele to saka, Dieva vārdāts rakstīts. Un tad paņem to kā savas dzīves instrukciju. Mācies, dzīvo pēc tā, centies saprast, ja tu kaut ko nesaprot, lūdz Dievu, atrod draudzus, kuru aiziet, kur tev paskaidros un mācīs. Un draudzi nevajag meklēt pēc tā, kur smukākās durvis. Draudze, īsta draudze ir tā, un tādu vajag meklēt, kur tev māca Dieva vārdu, kur neko neslēp, kur pilnībā skaidro Dieva vārdu. Tā kā, Vadim, noslēgumā es gribētu, mēs kopā pielūksim Dievu, un es patiešām no sirds novēlu tev un sev, un arī tiem, kas skatās šokar. Lūksim Dievam palīdzību un spēku, un turēsim Dievu vārdu. Jo ne tas, kas labi iesāk, bet tas, kas iztur līdz galam. Un atkal to Bībele saka. Tieši tā. Tēvs, es tev lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Es nezinu, kungs, Dievs, cik precīzi un cik daudz man vēl vajadzēs izprast tavu vārdu, Dievs.
bet es gribu turēt to, ko es zinu un es saprotu. Un es tev lūdzu, Jēzus Kristus vārdā par tiem, kas šodien skatās, Dievs, lai viņi būtiski iemīl tavu vārdu, Tēvs, lai viņi būtiski pārzina tavu vārdu un lai viņi uzticās tavu vārdam no visas sirds, mans Dievs. Es to lūdzu Jēzus Kristus vārdā. Āmen. Tiekamies pēc nedēļas, nākam otrdien, 8:00 vakarā, un ja gadījumā jums patīk šis raidījums, neaizmirstiet pateikt saviem draugiem, izmantojiet sociālos tīklus, lai to pateikt, un lai Dievs jūs svētī.